Labvakar! Šodienas mūsu sarunas tēma, kuru rīko mākslas un kultūras portāls artteritorija.com, ir šodienas mākslas institūcijas paradigmas maiņa. 2021. gada sākumā klajā nāca Ņujorkā dzīvojošā ungāru izcelsmes rakstnieka un kultūras stratēģa Andreša Santo grāmata Muzeja nākotne 28 dialogi, kuras tapšana, protams, bija tai brīdī pandēmijas izraisītā visu mākslas institūciju slēgšana. Es atļaušos citēt fragmentu no Artteritorijas sarunas ar viņu, un viņš teica toreiz, tas bija īstais brīdis, lai parunātos ar muzeja direktoriem par muzeja nākotni, jo šī nākotne bija tikko sākusies. Bija izteikta sajūta, ka 2020. gads ir jaunas nodaļas sākums, lai arī kāda šī nodaļa nebūtu. Mūsu šodienas sarunā piedalās Māra Lāce, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore, Solvita Krese, Latvijas laikmetīgā mākslas centra direktore, Artūrs Virtmanis, mākslinieks un Rīgas laikmetīgās mākslas telpas kurators, un Augusta Petra, kuratora, galerijas Asni līdzdibinātāja un Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja. Sarunu vadu es, Daiga Rudzāte, artteritorija.com galvenā redaktore. Un mans pirmais jautājums, atgriežoties pie Andreša Santo teiktā, ir pagājuši 4 gadi kopš tā brīža. Un tas bija kaut kā jauna sākums, protams, bet vai arī jums šķiet, ka tas bija slieksnis, kas mainīja mākslas institūciju attiecības ar sabiedrību un mainīja arī pašas institūcijas? Un man būtu lūgums atbildēt uz šo jautājumu visiem pēc kārtas. Māra, jūs varbūt sākat. Paldies par šo diskusiju un paldies par šo jautājumu. Jā, tas 2021. gads un tā globālā, var teikt, sērga, kas pārgāja pāri pasaulē, tā patiešām ietekmēja kultūras institūcijas ārkārtīgi būtiski. Un tieši tas būtiskums slēpjas tajā apstāklī, ka šīs institūcijas tika slēgtas. Un tas notika tā kampaņveidīgi, lavīnveidīgi. Neviens nesaprata, ko nozīmē šis Covid vīrus un kā tas tālāk var atsaukties uz daudzām darbībām. Un tad pieņēma, protams, es gribētu teikt, viens no vienkāršākajiem lēmumiem, vienkārši slēdzam. Un mēs kā muzejs vienā brīdī sākām ļoti protestēt pret to, un mēs panācām, ka mums uz vienu ekspozīciju, uz vienu izstādi atļāva veidot tādu izņēmumu situāciju, un mēs pierādījām to, ka mēs varam uzņemt apmeklētājus bez šīs slēgšanas faktora. Jā, es domāju, ka tas mainīja, jo, ja muzeji bija izteikti orientēti uz apmeklētāju piesaisti, ja mums, teiksim, visas arī pāraugošās institūcijas un tā bija visu laiku nemitīgi, kā tādu mantru skandinājuši, ir jāaudzina apmeklētājs, ir jāvairo apmeklētājs, ir jābūt pašieņēmumiem lielākiem un tā tālāk. Mēs tikām nostādīti situācijā, ka mums bija jāatsakās no apmeklētāja, un es domāju, ka tā ir ļoti nopietna pārēja. Ļoti daudz sāk attīstīties digitālie projekti, ļoti daudz. Un tur pavērās, es gribētu teikt, neizsmeļams darbības lauks. Un tā ir lieta, kas manā skatījumā noteikti turpināsies. Jā, nesen vēl ar maniem kolēģiem no starptautiskās vides mēs tieši atskatījāmies uz šo periodu un kaut kā nonācam pie visai dīvaina secinājuma, proti, ka tagad uz šīs ģeopolitiskās situācijas seismiskā kartes fona mums tas Covid laiks liekas tā kā tāda sanatorija vispār,
Jo mums likās, ka tas bija tas laiks, kad tu varēji ievilkt elpu un beidzot pārdomāt lietas, pārdomāt, ko tu dari, kāpēc tu dari, vai tam ir jēgas, ko tu dari, un paskatīties uz to saturu, ko tu veido. Protams, tas tagad ir tādu laika nobīdi. Tajā brīdī, kad tas notika, tas likās traģiski, un tas likās kaut kāds pilnīgi apokaliptisks tāds virpulis, kurā mēs esam ierauti. Bet mēs, manuprāt, daudz ko arī iemācījāmies no tā laika, kas tagad arī tā kā nāk līdzi mūsu tagad ikdienas praksēs. Tas, ko Māra jau pieminēja, tā ir šī digitalizācija. Man liekas, tika apgūti ļoti daudz jauni instrumenti, ar kuriem strādāt. Bet otra lieta, kas man liekas bija ļoti svarīga, kad institūcijas ļoti daudz sāka domāt par pieejamību. Kas te ir tāda pieejamība šajā ekstrēmajā situācijā, vai kas tā ir pieejamība tādā normalitātē. Un arī lielāks fokus tika vērsts tieši uz lokālo sabiedrību, uz lokālo vidi. Cilvēki nevarēja ceļot, viņi sāka skatīties, kas tad ir mums apkārt, kas ir šie cilvēki, kuriem mēs strādājam un veidojam šo mākslas procesu. Protams, arī tika meklēti dažādi hibrīdi modeļi, kā vispār eksistēt, savienojot šo digitālo pasauli ar kaut kādiem minimāliem pieejamības elementiem, un arī šīs finansiālās kaut kādas hibrīdās metodas tika izstrādātas. Bet vēl man arī likās ļoti interesanti, ka daudzi atskatījās tieši tajā savas institūcijas vēsturē un vispār vēsturē, jo daudzos lielos muzejos tika mainīts patstāvīgās ekspozīcijas, tika strādāts arī esošām ekspozīcijām, un viņas tika pārvērtētas, pārliktas, vadoties no tajā laikā aktuāliem diskursiem. Un, piemēram, ko mēs darījām tajā laikā, mums bija projekts Mobilais muzejs, kas notika Boļševičkā, atvērtā teritorijā, kur apmeklētāji varēja uzturēties un varēja būt klātesoši. Mēs atskatījāmies uz to savu 25 gadu vēsturi. Caur šo izstādi arī bija ierobežots iespējas atvest kādus māksliniekus, bet mēs strādājam ar tiem māksliniekiem, kas ir mums apkārt, ar mākslas darbiem, kas jau ir radīti, vienkārši viņus ieliekot citā kontekstā. Tas tāds pārvērtēšanas laiks, un man ir pārsteigums varbūt, ka, man nav pārsteigums, bet es biju tā kā sagaidījusi, ka varbūt tā inerce būs ilgāka, bet man liekas, mēs atkal esam vēl ātrākā vāveres ritenī iekšā un skrienam vēl ātrāk kā pirms tam. Vismaz man tā liekas. Man visā šī Covid situācijā fascinēja tas distopiskais moments, jo var sakot, mēs visādi teorētiski esam izspēlējuši, gan caur to sci-fi literatūru, gan kino, visus tos distopiskos scenārijus, un pēkšņi mēs reāli tādā nonācām. Un tas ir brīdis, kad, teiksim, viss tā ideja par virtuālo muzeju, par lokāliem notikumiem un tā tālāk, viņi pēkšņi iegāja tā kā savā pretmetā, jo teiksim, tā ideja, ka tagad mēs varēsim muzejus pārslēgt uz virtuālo telpu, man liekas, tur uzrādījās tie ierobežojumi, kas ar to saistīti, jo man liekas, kad visi atcerās to, kad kārtējā Zooma tikšanās vai Zooma skola vai kaut kas tam līdzīgs, bērniem bija Zoomā skola, ka ļoti ātri kaut kā viņi sāk tā kā izsīkt. Ja, tas momentum, kas ir aiz tās idejas, tagad mēs būsim nemateriāli un kādi, viņš atsitās diezgan strauji pret sienu. Tā kā es domāju, tās situācijas vērtība kopumā bija tieši tā, ka mēs ieraudzījām, kas notiek tādā distopiskā situācijā, ja, kad viss apstājas, un otrs puses mēs ieraudzījām tos ierobežojumus, kas ir saistīti ar mūsu varbūt tādu utopisko ideju par to, kur varētu attīstīties muzeja kā institūcijas. Man šķiet, es atvainojos, vienu teikumu, man šķiet, ka tas bija laiks, kad apmeklētājs vai skatītājs sāka īpaši novērtēt īsta, oriģināla mākslas darba klātbūtnes nepieciešamību. Jā, es tieši gribēju arī to pašu paturpināt, jo man tas Covid laiks asociēs ar diviem gadījumiem.
Viens ir izstāde, ko mēs taisījām ar Kristiānu Brekti un Modris Vilānu Rīgas mākslas telpa, tolaik tā vēl saucās, mazajā intro zālē. Un izstāde saucās Alarm un bija bāzēta sensoros objektos, kuri iedarbojās, un to, teiksim, tā funkcija sāk izpildīties tikai pateicoties cilvēku klātbūtnei telpā. Un tas notika šķiet 20. gadā, kas bija tieši vasarā, tādā starplaikā starp to pirmo lielo Covid vilni un starp otro. Un tieši tajā brīdī nāca tā pārliecība par to, ka, lai arī mēs maināmies un mēs pielāgojamies tai videi un pakļaujamies arī tiem ierobežojumiem, tad tomēr tā īstā mākslas pieredzēšana un tā klātbūtnes sajūta ir ārkārtīgi noteicošs faktors, un patiesībā nekādi digitāli rīki nespēs teiksim, aizvietot to. Un tad tā otra pieredze savukārt bija pusgadu vēlāk. Es nonācu Cité rezidencē Parīzē, kur arī bija ierobežojumi, un kas man likās ļoti interesanti, ka muzeji bija slēgti. Bija arī komandanta stunda ieviesta 2008, bet visas galerijas bija vaļā. Visas marē, visas galerijas bija pārpildītas ar cilvēkiem. Un tas arī kaut kā rādīja to, ka ir tāda izteiktā nepieciešamība kaut kur tvert šo mākslas pieredzi arī laikā, kad tas ir kaut kādā ziņā ierobežots. Un Artūrs pieminēja to, ka skolā notika Zoomā stundas. Es tieši sāku akadēmijā strādāt arī tajā Covid laikā. Man pirmā iepazīšanās ar maniem studentiem bija Zoom lekcijās, kur arī mēs sapratām, ka tas vispār nekam nedara. Mēs sākām organizēt lekcijas tad brīvā dabā, kaut kādā veidā, lai veidotu to komunikāciju. Bet tas, kas man šķiet interesanti no tā laika, ka ir uzaugusi vesela paudze, kura ir veidojusies tajos Zoom apstākļos, un tagad ir vesela paudze, kas veidojas šajā mākslīgā intelekta viļņā apstākļos, un viņu tā uztvere un attieksme pret mākslu un pret institūciju kā tādu ir pilnīgi atšķirīga no tā, kā mēs to uztveram. Ar ko? Viņiem... Es tagad runāju, domājot tieši par tiem saviem studentiem, kuri varētu būt šī paudze. Viņi, kā lai to saka, viņi nemeklē varbūt tik dziļu jēgu katrā mākslas darbā. Viņiem tā uztver par materialitāti ir pilnīgi atšķirīga. Un tā institucionālā vide, institūcija kā kopums, viņiem šķiet absolūti pašsaprotama. Un man šķiet, ka viņi skatās uz to kā tādu... bez tādas izpratnes par to funkciju kā tādu, bez tā kompleksās institūcijas dabas, viņi to uztver pilnīgi citādāk. Bet, teiksim tā, kā Māra teica, kad katrs lockdowns beidzās un kad atvērās mākslas institūcijas, mūsos visos vismaz uz brīdi bija tā sajūta, ko mēs dažbrīd pazaudējam tajā skrējienā, ka mēs esam ļoti vajadzīgi. Un ka tā māksla ir ļoti vajadzīga, jo uz muzeju nāca cilvēki, vai ne, Māra? Es tiešām to varu papildināt, Daigas teikto, ka tiešām tad, kad tas viss beidzās un kad mēs kļuvām atvērti atkal pilnā apmērā un mēs varējām sākt aktīvi darboties, tad tā apmeklētāja interese bija tik milzīga, un tik liela, ka mēs to ļoti izjutām. Apmeklējums auga, visu laiku palielinājās, un cilvēka interesi, mēs tiešām redzam to, ka cilvēka interesi palielinās. Un es gribētu teikt, ka tas visu laiku turpinās vēl līdz šim brīdim. Tā kā man liekas, ka tas tomēr ir saistīts ar kaut kādu tomēr šo situāciju, ka cilvēki nonāca tādā stāvoklī, ka viņiem nebija pieejams kaut kas, un cilvēki tomēr apmeklētāji to izjūta kā zinām trūkumu. Bet vai tas varētu nozīmēt un apliecināt mākslas lomu kopienas dzīvē, mākslas lomu saliedēšanā, kā jums šķiet? Ko mēs saprotam ar jēdzienu saliedēšana? Arī es domāju, ka
Man šķiet, ka, ja mēs runājam par mūsu muzeju kā par institūciju un tieši konkrēti mūsu muzeja vietu un lomu šajā mūsu, teiksim, kopienā, kas ir pietiekami plaša, ja tomēr kopiena, es domāju, ka tā nozīme ir palielinājusies. Jā, man liekas, ka pa mākslu jau vispār var domāt kā par tādu valodu bez vārdiem, kas ir pieejama tādam diezgan lielam cilvēku lokam un katram dot iespēju tur lasīt kaut ko citu. Un tas, ka māksla var būt dažādas funkcijas, tā var būt tiešām tāda sociāla politiska refleksija vai tādu kritisko domāšanu stimulējošs kaut kāds notikums, vai tas var būt arī vienkārši estētisks baudījums vai arī izklaide. Bet man liekas, ka visu šo patērējot, visu šo Covid laiku tādā digitālā formātā, tas ir, ka tā kā tu, salīdzina tādu kulināriju, ka tu ēd kaut kādu tur siera izstrādājumu, tā siera veidā, vai ka tas visu laiku ir kaut kāds tāds substitūts, tas ir kaut kāds aizvietotājs kaut kam, un tad tev gribas to īsto kaut kādu sajūtu, un kaut vai atsaucoties uz Benjaminu, kurš runā tieši par šo mākslu tehniskās reprodukcēšanas laikā, kur tad ir šī mākslas darba aura un kur tad ir šī mākslas darba klātbūtne. Un, viņš to attiecina uz fotogrāfiju, kas it kā ir šis reproducējošais attēls, bet tik un tā, ka tu to ar fotogrāfiju, tu redzi viņu šajā kvalitatīvajā izdrukā kaut kādā izstāžu telpā, tev rodās kaut kāds tas emocionālais piesaistes kaut kāds elements, ka tas nav tikai, informatīvs process, jo to informāciju jau tiešām tu vari iegūt caur kaut kādiem tiem digitālajiem instrumentiem, bet tur ir vēl kaut kas vairāk tajā mākslas pieredzē, un tas, protams, bez tā īstā mākslas darba klātbūtnes nav iespējams. Vienkārši, kas ir, par ko interesanti ir domāt, man vismaz ir par to muzeja lomu, ja, kas, teiksim, šī gadījumā kaut kas tika paņemts prom no cilvēkiem, un tad tā muzeja loma beigšu. Mēs sapratām kaut ko mēs citādi varbūt pieņemam kā pašsaprotam, ja. Bet redz, muzejs ir dīvaina institūcija tādā ziņā, ka tā ir tāda sekulārā baznīca, ja, tāds templis no vienas puses, kurš it kā dod mums pieeja kaut kam, augstākam, plašākam, dziļākam, ja, nekā kaut kāda tāda ikdienas plāksne. No otras puses muzejam ir it kā tas spiediens būt tā kā tādam kaziņčikam, ja, tur mums ir jāizklaidē cilvēki. Lielveikalam, ja? Vai lielveikalam, bet jā. Kā saglabāt to? Jā, un tā kā es arī nezinu, vai vispār tāds līdzsvars tur gluži ir iespējams, ja, tā patiesībā tur ir tāda dinamiska cīņa mūžīga starp šo, un varbūt tās spriedzes rezultātā, it kā to nesavienojumā pretmetu rezultātā rodas kaut kādas interesantas lietas, jā, bet, es nezinu, varbūt. Lūk, tieši tas ir jautājums arī, ko par to jauno paudzi. Viņi man daudz jautā studenti, kā var nonākt muzejā? Man liekas, ka tas ir viens jautājums, kas ir ļoti aktualizējies. Tu domā tā kā māksliniekam nonāk? Protams, vai kā skatītājiem? Ne jau kā skatītājiem, nē, tas ir skaidrs. Kā skatītājiem, manuprāt, skatītājiem ir varbūt. Jo diskusijas tēma pievērš šim te Covid laikam, bet tas, kas man tomēr visu laiku pakausī sēž, ir arī tas mūsu šī brīža aktuālais konteksts, kas ir kara laiks neizbēgami. Un gribas nedaudz atgriezties pie tā, ko Solvita sākumā minēja, ka tas Covid laiks bija tāds pārdomu periods. Es to ļoti izjūtu joprojām, un kopš ir sācies arī karš Ukrainā, ka tas Covid vilnis ļoti plūstoši pārgāja tajā nākamajā, un tā trauksme ir ārkārtīgi jūtama, un tā trauksme, manuprāt, arī cilvēkos liek meklēt to mājvietu, un muzejs var būt šī te mājvieta, bet tas atkal izceļ ļoti daudz jautājumus, un, teiksim, tādiem jaunās paudzes māksliniekiem, kuriem muzejs kā templis, bet arī vienlaikus kā mājas ir arī lielais nezināmais ar jautājumu, kā tur nonākt. Jā, tur ir daudz vēl papildus šeit kaut kādi jautājumi. Jā, Man no mākslinieku puses, tāds kā mazliet, viens no veidiem, kā nonākt muzejā, ir pamazām novecot.
Artūr, tas būs neizbēgami, bet es nevaru apgalvot, ka tas garantē, ka ir tie garantēti. Jā, garantijas nav, bet es pie tās muzejas kā templis, jā, es pie tā tomēr gribētu nedaudz pieķerties. Jā, tad, kad muzeji veidojās publiskie muzeji, vispirms mēs zinām, ka publiskie pirmie muzeji veidojās vairāk kā šie brīnumu kabineti, ja, un tā, bet tad pamazām 19. gadsimtā jau radās šis arī uzstādījums, ka muzejs ir kā templis. Un jūs droši vien esat ievērojuši, ka tās muzeja ēkas, kas tika būvētas 19. gadsimta otrā pusē, 19. gadsimta beigās, arī starp citu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka šeit Rīgā, ka tur cilvēkiem bija jāpieliek zināms pūles, lai nokļūtu šai muzejā. Visbiežāk tās bija kāpnes, šīs lielās kāpnes, un lifti un pacēlāji nebija. Un šīs lielās kāpnes, kas radīja to sajūtu, ka tu tuvojies kaut kam skaistam, kaut kam dievišķīgam, kaut kam, kas ir vērtīgs, jo tev ir jāpieliek zināms pūles, lai tur nokļūtu. Bet tai pašā laikā, pieņemsim, Vilhelms Neimans, šī muzeja ēkas arhitekts un pirmais direktors muzeja, viņš uzsvēra tomēr to, ka viena lieta ir šis templis, bet ir otra, šī ļoti nozīmīgā, funkcija ir izglītošana arī. Un tas arī tomēr nāca paralēli. Un tad pienāca tā tempļa sajūta jau saglabājās ļoti ilgi, un arī starp citu vēl joprojām cilvēkos ir iekšā šī sajūta. Bet pēc tam pamazām nāca tā izpratne un sajūta, ka tā muzejam ir jābūt tai vietai, kur satiekās cilvēki, ka tā ir šī satikšanās vieta, un satikšanās vieta ne tikai ar mākslu, bet satikšanās vieta ar dažādiem viedokļiem, ar dažādiem uzskatiem, un ka tas viss ir, līdz ar to mainījās, ja tā var teikt, tad mainījās šī paradigma muzeja, mainījās šī attieksme. Un tad radās šis jautājums, muzejs vai lielveikals, vai muzejs ir kā lielveikals, vai muzejs ir atkal savukārt runā par kaut kādām šīm vērtībām, par ko citi nerunā. Un muzejs visu laiku ir 20. gadsimtā, un, protams, 20. gadsimta beigās un 21. gadsimtā muzejs visu laiku ir atradies ļoti nopietnu pārmaiņu laikā. Un, starp citu, šobrīd arī ir tieši šī situācija tāda pati. Es gribēju piebilst to, ka tā izglītības vai izglītošanās funkcija, manuprāt, vispār viena no svarīgākajām, ja mēs runājam par mākslu un arī Latvijas kontekstā, bet tas, kas ir vēl svarīgāk, ir tas, vai ir sabiedrība, kura grib izglītoties. Jā, tas īstenībā ir tas jautājums, jo kā aptaujas rāda, laikmetīgā māksla ir viena no nesaprastākajām kultūras jomām, un tad mēs varam sev uzdot jautājumu, kur tad ir problēma, vai mēs paši dzīvojam savos diskursos un savos burbuļos, un kā mēs varam piesaistīt to auditoriju, un kā padarīt mākslas institūciju par tikšanās sarunu vietu un vietu, kur netiek aizrādīts mazam bērnam, tu šeit nedrīkst klēgāt, jo te ir muzejs, piemēram. Varbūt es gribēju paturpināt īstenībā par tām kāpnēm. Jo man liekas, tas arī tas, ko tu teici, kad cilvēks kāpj tām kāpnēm un sajūt savu niecību šīs ēkas priekšā un virzās uz to templi, uz to sekulāro baznīcu. Man liekas, tas ir ļoti ilgi tā kā tajā muzeja kaut kādā tajā simbolā ir iestrādāts. Bet tās kāpnes es šoreiz gribēju arī tieši apskatīt kā tādu arhitektonisku elementu, pa kuru cilvēks, piemēram, ratiņkrēslā netiek augšā vai cilvēks kustību traucējumiem netiek augšā. Un man liekas, ka tas, ko izdarīja arī šī Covid pauze, domājot par mākslas pieejamību brīdī, kad mēs nevaram ieiet muzejā, kad mums tas jāskatās caur kaut kādu ekrānu, man liekas, ka cilvēki sāka domāt vairāk par šo mākslas pieejamību un par šo iekļaušanu, un kas tad ir tas skatītājs, kā mēs varam nonākt līdz tam skatītājam, kuram tā laikmetīgā māksla ir, piemēram, sveša lieta, un kā skaidrot šo mākslu, tāpēc arī mākslas mediēšana, šī mediatora funkcija muzejiem, jebkurai institūcijai, man liekas, ir pieaugusi, jo arī kaut kā pārvērtējot, kas tad ir tas mūsu skatītājs un kāpēc tad tas burbulis tikai interesējās par šo laikmetīgo mākslu vai vispār mākslu.
Mēs varbūt bieži nonākam pie atziņas, ka ļoti daudziem cilvēkiem tas īsti nav pieejams vai tīri tādu tehnisku iemeslu dēļ, vai arī tādas interpretācijas dēļ, vai arī šīs mākslas ezopa valodas dēļ, kad viņa ir jātulko un jātulko arvien saprotamāk. Viņa ir jātulko saprotamāk, bet ir jānotiek sarunai un ir jābūt, teiksim tā, abām pusēm ir jāvar gribēt to darīt, ja? Un ir jāprot arī to darīt, kas ir diezgan būtiski. Bet, diemžēl, statistikas dati ir diezgan nesaudzīgi, es gribētu teikt. Mēs jau zinām, ka apmēram katrā sabiedrībā apmēram 10% ir tie cilvēki, kas regulāri, teiksim, patērē kaut kādu kultūras produktu, ja tā var atļauties teikt. Un tad laikmetīgā māksla savā veidā ir it kā ir nesaprotamāka, kaut gan es nevarētu teikt, ja, jo šobrīd, jā, protams, blockbusteri, mākslinieki izstādes, klasiķi izstādes, tās ir nenoliedzams top mūsu, teiksim, izstāžu plānā, bet, teiksim, Purvīša balvas 8 kandidātu darbu izstāde ir izpilnījusies arī ļoti labu pieklājīgu apmeklējumu. Tā kā nāk, strādā, izmanto tiešām visas muzeja pedagoģiskās un tās programmas izmanto, tikai būtu labi, ja būtu tām pašām institūcijām, būtu lielāka jauda, lai to varētu darīt. Un, ja mēs runājam par paradigmas maiņu, tad ir jāsaka, ja muzeja funkcija ir saglabāt, krāt, vākt, saglabāt. Tā ir viena no primārajām funkcijām. Bet tā ir tā, kas šobrīd viņa paliek un paliks kā ļoti būtiska. Bet šobrīd viņa, teiksim, netiek vairs tik ļoti izakcentēta un izcelta, cik tiek pārsvars tagad nosliecās šo te nākamo tieši šī komunikācijas savukārt funkcija, kas ietver jau savukārt ekspozīcijas izstādes un visas pedagoģiskās programmas. Tā kā, ir tāda, uz savu veidu uzskatu maiņa ir notikusi, un tā tas arī turpināsies. Komentēsi? Nē, es esmu modelējis galvā, teiksim, scenārijus, kā varētu paplašināt muzeju pieejamību. Un es domāju, ka atmetot visus, teiksim, sarežģīto smago sarunu par finansējumu sfēras un tā tālāk, ka padarīt muzejus atvērtus daudz vēlāk, teiksim, vakaros. Lai Tokio, kas strādā līdz 11.12. naktī Parīzē. Padarīt to ieejas maksu vēl simboliskāk vai varbūt vispār noņemt. Kad, tie būtu veidi, kā, teiksim, cilvēki tā kā nevis nāktu skatīties izstādi, bet viņi ieiet muzejā pavadīt laiku vai satikt kādu citu cilvēku. Tā kā tas būtu, tas veidot to fonu. Tāpēc, kad, piemēram, strādājot Rīgas laikmatiskajās mākslas telpā, es esmu sapratis, ka piemēram, tie ieņēmumi no biļetēm, apmeklējumiem nosedz tikai mazu daļu no tās iestādes tā kā izmaksām. Patiesībā mūsu izmaksās tā ir pietiekami liela daļa. Miljonus gadā tomēr nav. Tas ir kaut kas, jā. Bet, teiksim, domājot par to kopējo sabiedrības labumu, varbūt tīri mēs varam teorētiski galvā izspēlēt to modeli, kā būtu, ja būtu muzeja pieejama pa brīvu, piemēram. Pat Londonā es biju, kur visi muzeji moderns ir brīvs, pa brīvu, un izstādes atsevišķas ir par maksu, kas arī ir labs. Bet tur ir vēl komentārs, papildinājums, kam vēl vajadzētu būt muzejā. Ļoti labam veikaliņam un ļoti labai kafejnīcai. Tas ir, man liekas, faktors, kas nostrādā. Viss ir pilnīgi taisnība. Absolūti. Viss ir pilnīgi taisnība. Mēs visu to ļoti labi zinām. Ja? Bet ir, teiksim, savu veidu noteikumi kaut kādai darbībai. Darbošanās ir valsts noteiktie noteikumi par darba laiku, ilgumu un tā tālāk, kas mums kā valsts institūcijai, un to es tomēr aicinātu atcerēties, ka mēs esam pilnībā valsts tiešās pārvaldes institūcija, kas mums ir arī jāievēro.
Un pavisam noteikti tas, ka bezmaksas apmeklējumu ieviest muzeju, vismaz pastāvīgajā ekspozīcijā, man liekas, ka ir pagājuši 15 gadi, kad es to pirmo reizi esmu paudusi atbilstu vajadzīgajām institūcijām. Dzirdīgas ausis es neesmu sastapusi, jo mums visiem ir vajadzīga arī tas mūsu pašu ieņēmuma daļa, kas veido noteiktu procentu no mūsu gada finansējumu, lai vispār mēs varētu arī pastāvēt. Jo valsts finansē ar dotāciju muzejam, finansē, ēku komunālos maksājumus. Bet kafejnīcu gan jums vajadzētu tādu atraktīvāku. Bet lūdzu, mēs esam atvērti. Lūdzu. Ja drīkst, Daiga, es gribēju pie tā izglītības faktora mazrusiņa atgriezties īsi vienkārši par to komunikācijas jautājumu, jo man tomēr šķiet, ka tās mākslas institūcijas ir gana komunikāblas. Tas vienkārši, ko arī es vēlos to pateikt, cerot, ka ir kādas dzirdīgas ausis. Tā viena lieta, par ko esmu ļoti daudz domājis, ka lielākais mīnus, kas vispār sadala varbūt to sabiedrību arī kaut kādās nosacīta daļās, tajos, kas nesaprot un negrib saprast, un tajos, kas nāk uz muzeju vai uz jebkuru citu izstādi vai uzdrošinās ienākt galerijā, kas ir izaicinošāk nekā ienākt muzejā. Ka tā lielākā problēma ir tā, ka mums nav skolas vecumā, vienalga vidusskolā, sākumskolā, pamatskolā nav ieviesta mākslas izglītība kā normāla. Tā ir kaut kāda, tiek veidots priekšstats par to, ka tā ir kaut kāda luksusa lieta, ar ko nodarbojas cilvēki, kuriem ir papildus laiks vai papildus iespējas. Tā nav viena no normalitātēm, un man šķiet, ka tā ir galvenā problēma. Un tikai tad, kad tas tiks atrisināts, tad mēs varēsim runāt par to, kā uzturēt to komunikāciju pēc iespējas ilgtspējīgāku. Tur Augustai ir pilnīgi taisnība, jo, protams, ir šīs mākslas stundu programmas, kur pasniedzēji, kā es saprotu, vispār nevar atļauties atvest skolniekus uz muzeju, jo viņiem ir jāizpild noteikts programmas prasības. Bet man šķiet, ka vēl viena tā izēja tā sabiedrības izglītošanā tomēr ir šī māksla publiskajā telpā un iziešana ārpus mākslas institūcijas un ieiešana visdažādākajās vietās. Un man liekas, ka Solvitē, kur ir mākslas institūcija bez savas izstāžu zāles, patiesībā ir vislielākā pieredze šajā jautājumā. Jā, mēs institūcija ar 25 gadu senu pieredzi, mēs esam izmēģinājuši dažādus formātus, un vienu brīdi mēs atradāmies, mūsu izstāžu telpas atradās Andrejas salā, tieši vietā, kur patreiz atrodas Wines and Spirits veikals, un augšā mums bija izstāžu zāle ēdnīca. Un tas bija tāds diezgan tipisks gentrifikācijas veids, kā ielaist māksliniekus tādā neattīstītā teritorijā un sagatavot augsni, lai tur ieietu pēc tam pilnīgi citi spēlētāji. Bet tas bija ļoti vērtīgs posms, lai izvērtētu, kā ir eksistēt ar tādu regulāru telpu, kuru visu laiku ir jāpiepilda. Un tad, kad mums šis posms beidzās, respektīvi, ka mākslinieki vairs nebija vajadzīgi attīstītājiem, tur jau gāja kaut kādi citi spēlētāji iekšā, tad mēs sapratām, ka ir milzīga tāda greznība, ka tu vari strādāt galvenokārt tikai ar saturu, un tev nav jādomā visu laiku, kā piepildīt telpu. Kad, ja tu veido izstādes, kuras ir vērstas uz vēstures interpretāciju vai izpēti, ko mākslas centrs bieži dara, un mums ir vajadzīgi muzeju darbi, vai mēs deponējam darbus no citiem muzejiem, protams, tad mēs nākam pie Nacionālā mākslas muzeja un mēģinam šeit kaut ko veidot, un vienmēr ir bijusi liela atsaucība no muzeja puses, šeit ir notikušas daudzas mūsu izstādes, vai ja mēs veidojam izstādi par demenci vai depresiju, mēs ejam uz medicīnas muzeju. Un tā dabiski ir milzu tāda greznība, bet no otras puses ir ļoti liels izaicinājums, ka katreiz tev ir tā kā jāsāk viss no gala. Un, protams, lielākais izaicinājums ir festivāls Survival Kit, kas radās 2009. Gadā kā atbilde ekonomiskai krīzei, šiem daudzajiem tukšajiem veikaliem un šim mizerablajam finansējumam kultūrai, kas toreiz bija
palicis pāri no šiem dramatiskiem budžeta griezumiem. Un tas bija tāda spontāna reakcija, kad mēs iegājām šajos tukšos veikalos un ar minimāliem līdzekļiem kopā ar māksliniekiem sākam šos veikalus piepildīt. Un toreiz mēs nedomājam, ka tas izvērtīsies par festivālu ar 15 gadu vēsturi. Bet vienmēr ir tas, ka tu ieej šajā jaunajā telpā, tas vienmēr ir kā tāds izaicinājums. Arī tu vienmēr satiec kaut kādu citu auditoriju, jo tu esi kaut kādā citā vietā un pēkšņi šī izstāde ir kādam pa ceļam no darba uz mājām, vai kādreiz tur atradusies iestāde, kurā kāds no apmeklētājiem ir strādājis. Tur parādās pilnīgi citas motivācijas apmeklētājiem, kuri ienāk šajās tukšajās ēkās, kuras ir piepildītas ar kaut kādu jaunu funkciju. Un pa šiem 15 survival kit gadiem tiešām tie novērojumi, kā ir mainījusies publika, kā ir mainījusies mākslas uztvere, ir ļoti, ļoti interesanti. Es domāju, droši vien Mārai ir pilnīgi cita veida tas monitorings vai tā novērošana publikas, vadot tādu permanentu institūciju, kur jau ir iestaigāts ceļš uz šo institūciju, kur nāk kaut kāda zinām veida publika, un ik pa brīdi pienāk klāt kaut kāda jauna publikas daļa. Tad tajā survival kit gadījumā, protams, mums ir tāda regulāra publika, kas seko mākslas centra aktivitātēm, bet tur ir lielāka iespēja satikt kaut kādu jaunu publikas segmentu, negaidītu, pārsteidzošu. Un arī ejot publiskā telpā, vai ir tas pats pieminētais mobilais muzejs, kas atrodas tādā semi-publiskā telpā bijušās rūpnīcas teritorijā, ka tur cilvēki jūtās tā kā drošāk, man liekas. Viņiem tur nav jāiziet cauri kaut kādam tam galerijas durvīm kaut kādā vai kases lodziņu, ka viņš tā kā staigā un tā kā vēro, nevēro, kad viņš ir tādā brīvākā lomā, un tas varbūt viņu iedrošina kaut kā skatīties šo mākslas pieredzi kaut kādā veidā. Jā, cilvēki ir, mēs jau mēģinām apmeklētāji visādos veidos dabūt iekšā, bet katrai, teiksim, tai vietai ir arī tiešām jāanalizē un jāsaprot, kas ir tā mērķa auditorija, uz kuru ir arī vērts strādāt. Un es tiešām gribētu uzsvērt to, ka vērts strādāt, jo ļoti bieži ir, kad ļoti liels resurss aiziet, kā saka, varbūt nepareizi prognozējot vai izvērtējot to, kas varētu būt šī auditorija. Jā, skatītājs ir ļoti būtisks, un tāpēc ir tik būtiski visi šie pieejamības dažādie aspekti, piekļūstamības aspekti, par kuriem ir jādomā. Mums ir tikai jāsaprot arī tas, ka, teiksim, šādi arī atsevišķi projekti vai kas, viņi nedod uzreiz lielu apmeklētāju pieplūdumu vai kā, bet viņi, protams, veicina. Tie ir tā kā tie garainīši, kas veicina vārīšanos, un katra kaut kāda šī lieta spēja uzrunāt. Jā, ir, protams, noteikta sabiedrības daļa, kuri, un es šeit man ļoti aizķēra Augusts teiktais, arī par to, ka ir jābūt šai nepieciešamībai un tai kaut kādai ģimenes arī tomēr šai audzināšanai, tradīcijai vai kas. Ja mēs dodamies ārvalstīs uz muzejiem, pieņemsim sestdienā, svētdienā, mēs redzam, ka šīs muzeja izstāžu telpas ir pilnas ar apmeklētājiem, kas ir tomēr ģimenes, ja? Un kas nāk tātad gan ir seniori, gan arī ir bērni ar mazbērniem un ir tādas lielākas grupas, kuri pēc tam tiešām pavada laiku kafejnīcā arī, un viss tātad tā ir kaut kāda savu veidu norma, kā ir jāpavada brīva diena, teiksim tā, ja. Es gribētu teikt mūsu cilvēkiem, diemžēl, liekas, ka tomēr vēl ir jāmācās vai jāizjūt pašiem šī nepieciešamība. Es par to ļoti, ļoti daudz esmu domājis arī tādēļ, ka man ir tāda nepopulāra aizraušanās. Es mēdzu šeit palasīt Facebookā komentārus pie kādiem ar mākslu saistītiem rakstiem. Pēdējais, kas mani
fascinēja, protams, bija saistībā ar Rīgas maratonu, kur Helēna Henriksona taisīja kreklu un Ivars medaļu. Un tad, protams, komentāros arī bija kaut ko tik briesmīgi. Es arī varētu uzskricelēt uz kreklu, un es labāk gribētu, lai ir kāda skaista Rīgas ainava un tā tālāk. Un, protams, negribas pārmest arī šiem cilvēkiem, jo viņiem vienkārši nav bijusi iespēja uzzināt par to, kas ir māksla, un jā, par to normalitāti un par to, ka tas tiek ģimenē ieaudzināts. Man tomēr šķiet, ka tā ir arī tāda valstiska mēroga atbildība, kā māksla un tostarp arī laikmetīgā māksla kļūst daļa, beidzot par pilnvērtīgu mūsu kultūras kanona sastāvdaļu, par daļu no mūsu identitātes, un ka mēs par to arī runājam tikpat brīvi un arī bez kaut kādas tādas tieksmes varbūt pamācīt vai paskaidrot, bet tieši caur to, ka tas ir pilnīgi normāli arī kaut ko varbūt nezināt par to. Un, jā, kaut kā tās manas pārdomas šajā virzienā ir par to, ka varbūt nav vērts strādāt ar tām paudzēm, kuras šo posmu ir izlaidušas, bet tiešām vajag fokusēties uz tām jaunajām paudzēm, kuras tagad tikai kaut ko sāk. Es šī kontekstā nesen mēģināju apzināt, kas specifiski interesētu skolas tādā ziņā, ka veidojot Rīgas Laikmetīgās mākslas telpas potenciālu izglītības programmu. Un tas, ko es vairāk kārt dzirdēju no skolu direktoriem, ir, ka mums nav resursi. Viņi vienkārši saka, mums ir 1 stunda nedēļā, un ja skolotājs tur kaut kā var iespiest, bet pus pa visu, lai mēs aizvestu 30 cilvēku klasi, mums vajag 3 pieaugušos klāt. Tur vienkārši tas viss, tā realitāte. Skolsoma. Jā, ir skolsoma, jā. To arī viņi saka, jā, ir skolsoma, bet galā tā sajūta ir tāda, kad, es tā pārfrāzēšu, jā, mums nelīdz tam, jā, aptuveni tā. Forši ir, ka jums tur ir kaut kāds izstāds, bet mums nelīdz tam, jā. Bet, ja mēs padomājam, pieņemsim par 80. gadiem, 90. gadu sākumu, kad tik populāras bija mākslas dienas, kas pēc tam, protams, izčākstēja, un patiesībā, bija milzīga cilvēku masa, kas stāvēja rindā pēc Ojāra Petersona lielformāta grafikām, kas tika drukāts pie stacijas tunelī. Vai nav tā, ja mēs vairāk kaut kādā veidā ietu ielās, ne jau gluži printēt grafikas, bet kaut vai ar publiskās mākslas projektiem, kas, protams, ir ļoti dārgs priekšai finanšu situācijā, vadītos pēc principa, kad, ja Muhameds nenāk pie kalna, kalns iet pie Muhameda, varbūt tas kaut kādā veidā, tomēr pieredināt, es gribu uzsvērt vārdu pieredināt cilvēkus pie mākslas, diez vai viņi to uzreiz iemīlētu, bet, viņi apzinātos, ka tā ir organiska parādība, kas ir klātesoša. Un tad jau pēc tam kaut kādā mirklī varbūt sāk arī saprast. Es gribētu atkal paturpināt Augustas teikto. Augusts teica, varbūt izlaižam tās paudzes, kas jau vairs neko tur ir, norakstam, tur vairs neko nevar darīt. Viņi ir zaudēti, koncentrējamies uz jauniešiem. Bet es gribētu oponēt, jo mēs diezgan jau daudzus gadus atpakaļ iesākam mediatoru programmu, kurā mēs uzaicinājām dažādu profesiju, jebkuru īstenībā cilvēku piedalīties. Viņiem devām tādu bāzes izglītības programmu, un viņi kļuva par mediatoriem mūsu izstādēs. Proti viņi saprotamā veidā stāstīja par šo mākslas pieredzi, un viņiem pat nebija uzdevums atkārtot kuratoru domu vai atstāstīt kuratoru tekstus, bet darīt to saviem vārdiem. Un tad šajā mediatoru grupā, kas no sākuma sapulcējās, bija dažādi vecuma cilvēki, bet to kodolu veido seniori, pensijas vecuma cilvēki, kuriem ir, protams, vairāk laika. Un tur ir gan ārsti, gan tur bioloģijas zinātņu doktori, gan tur skolotāji. Ļoti interesants spektrs. Un mēs ļoti ilgu laiku jau analizējam to savu publiku, kura paliek jaunāka un jaunāka. Un arī man tieši tā kā Augusts teica, man liekas, mēs vispār senioru publiku vispār zaudējam, bet tad mums parādījās šie mediatori, kuri sāka runāt par mākslu saprotamā veidā un savas paudzes valodā. Un tagad katram no tiem mediatoriem ir tāds senioru klubiņš, kurš nāk tieši klausīties, kad tas viņu mediators stāsta par to mākslu. Un arī viņi nāk uz pilnīgi negaidītiem mūsu pasākumiem. Mums tagad ir pilnīgi tāds senioru tāda grupa, kas regulāri apmeklē pasākumus. Tā kā tas ir par to valodu, kurā tu runā ar publiku. Un tad varbūt viņi arī saprot, ka arī viņi ir gaidīti, ka viņi nav
muļķi, izstumti, nesaprasti, bet kad arī ar viņiem sarunājās. Bet mums ir ļoti jāņem vērā senioru publika, jo tāpēc, ka seniori ir, teiksim, kultūras institūcijās ir viena no labākajiem apmeklētājiem, viena no lielākajām auditorijām. Un jums vajag redzēt, kas notiek tad, kad šeit tiek muzejā organizēti tie sauktie senioru rīti. Tad ir tā, ka mēs te, kā saka, iziet cauri zālē nevaram. Ja? Tā kā tas viss strādā. Problemātiskāk ir tieši jaunieši, tie, kas tiek atvesti ar skolas somu, tur viss ir ok. Un tā, bet tad nāk viena vecuma robeža, teiksim, kas ir 25, 30 līdz kaut kur 40 apmēram tā. Un tas ir saprotams, tas ir laiks, kad ir jāveido karjera, ir bērni, ir viss. Un bērni vēl tādi, kurus nevar uz muzeju, teiksim, aizvest īpaši. Tad tie mums iztrūkst. Mēs ļoti jūtam šo paudzes iztrūkumu. Tieši gribēju arī nokomentēt. Es absolūti nesaku, ka vajag kaut ko izsvītrot un kaut ko ignorēt. Varbūt atsaucoties uz Lāces kundzi, vajag fokusēt to mērķa auditoriju. Man vienkārši šķiet, ka tā vidējā paudze ir tā, ar kuru sarunājoties var tikai atsisties brīžiem ar galvu tā kā pret sienu, jo ir ļoti konkrēta uzskatu sistēma izveidojusies. Un tā nedaudz sāk mainīties tajā brīdī, kad savukārt bērni jau nāk tādā vecumā 4, 5, 6 un vēl tālāk drusciņi. Un tad mēs redzam, ka parādās atkal izteikti interese par muzeja piedāvājumu, jo muzeji tomēr kaut ko piedāvā, teiksim, arī šiem bērniem. Un nav tā, ka bērni nedrīkst skaļi muzejā runāt. Kurš to ir teicis? Tā tas nav. Vienīgi, protams, mēs negribētu, kad uz gleznu, kas maksā dažus miljonus, varbūt, teiksim, gribētu ar rociņām pārbaudīt šīs gleznas izturību. Man jau šķiet, ka vispār par tām paaudzēm, ka katrā paaudzē ir cilvēki, kas interesējas par mākslu un kas neinteresējas par mākslu. Varbūt tā paaudze, kas ir tādi 30, 40 ir izdzīvojuši to laiku, patiesībā, kur zināmā mērā, manuprāt, ir vainojami arī mēdī, kas nav runājuši par mākslu un stāstījuši par mākslu, jo, ja mākslai ir garākais sižets ir 3 minūtes, diez vai mēs varam sagaidīt, ka visi gāzīsies uz mākslas izstādēm. Es domāju, tā ir tāda ļoti liela un kompleksa parādība. Tu ar to gribēji kaut ko piebilst? Es vienkārši domāju par to, par to schēmu, jo ir teiksim, tāds kurjos, kad tāda diezgan liela galerija Gavin Brown Enterprise atvēra savu galeriju Ņujorkā. Viņš ieradās no Londonas, diezgan nezināms, Čelsijas apakšējā galā, kurā neviena galerija vēl nebija. Viņš noīrēja lētu telpu un galerijā atvēra bāru, kur pārdeva alu pa pašizmaksu. Un aptuveni gada laikā viņš izveidoja nenormālu lielu to sekotāju pulku. Tieši tanī grupā, kas tur ir 20, alus segmentā, tanī lēta alus segmentā no 20 līdz 30. Mēs varētu domāt par tādu ritmu kā senioru rīti un junioru vakari, naktis. Bet, August, es gribētu pavaicāt tev, jo, teiksim, tā mākslas institūcijas tādā lielākā vai mazākā mērā tiek finansētas, bet kā ir izdzīvot galerijai, un šai gadījumā mēs nerunāsim par to, ka šobrīd pasaulē ir tendence, par ko galerijas vaimanā, kad, principā, klienti izvēlās pilnīgi citus mākslas iegādāšanās veidus, bet, jūs esat pilnībā atkarīgi tikai no savu spēkiem un savu sastrādātā, un kā tas ir šodien galerijai Latvijā? Vienā vārdā ļoti grūti. 2 vārdos ļoti grūti. Jā, tā ir taisnība. Mēs ar Elīnu, tomēr pasaules praksē ir pierasts, ka ir kāds droši vien sponsors vai atbalstītājs lielāks, un tad ar šiem resursiem var veidot, atvērt galeriju. Mēs ieguldījām arī savus līdzekļus, lai to izdarītu, un, protams, esam pateicīgs arī Kultūra Kapitāla fondam šobrīd par iespēju robežās sniegt to atbalstu.
Bet tur es tieši gribēju atsaukties to, ko Artūrs teica, ka brīnišķīgs veids, kā iesaistīt to 20, 30 gadus veco paudzi, bet lai kā gribētos, bet tā lētā alus cienītē, tad līdz galam laikam nav tā galerijas galvenā mērķa auditorija, jo mēs, protams, vēlamies, lai galerijā ienāk cilvēki, kuri saprot, ka mākslu var arī nopirkt. Un tas bija patiesībā tas pirmais uzstādījums mums ar Elīnu, nevis pieturēties pie galerijas arī pie kaut kāda, pie kā tāda, nezinu, elitāra simbola vai ka šie viesi, kas var iegādāties darbus, tiek aicināti tikai tur uz speciālām atklāšanām, bet mēģināt komunicēt pēc iespējas brīvāk un arī tagad arī vasaras posmā burtiski turēt galerijas durvis vaļā, lai ieaicinātu iekšā tos cilvēkus, bet arī lai ļautu viņiem saprast to, ka, ja jūs gribat, jūs varat šo darbu iegādāties, tas var nonākt jūsu mājās un tā var kļūt par to jūsu kaut kādu normu. Un ir ļoti grūti, protams, ar to strādāt, jo šobrīd ir cilvēki, kuri spēj pirkt mākslu, bet viņi labāk izvēlās šo naudu ieguldīt, iztērējot to pašu summu, ko viņi varētu nopirkt, nezinu, fotografiju brīnišķīgu, Agatas Tūnas, viņi izvēlās šo summu notērēt restorānā vai aizbraukt ceļojumā. Un nespēja līdz galam ieurpties un saprast šo te mākslas pievienoto vērtību, kuru pie tam var patērēt ne tikai vienā vakarā, bet ilgtermiņā. Un manuprāt, tas tomēr viss atgriežas pie tā izglītības jautājuma beigās, kā mēs esam paši veidojuši to savu vidu un kā izglītības līmenī tas ir komunicēts tālāk ar sabiedrību. Jā, tas patiesībā ir jāizved pie nākamā mani jautājuma un pie problēmas, pareizāk sakot, jo mēs visi jau šeit pieminam vispār zināmo katastrofālo finansējumu, kas ir mākslas institūcijām, un vienlaikus apzināmies, ka mecenātisms varētu būt tas instruments, kas kaut nedaudz spētu risināt šo situāciju. Vienlaikus es pati arī ļoti prestižu projektu kontekstā, un es domāju arī šeit klātesošie, esam saskārušies ar situāciju, kad privātais bizness, Latvijas privātais bizness nav gatavs iesaistīties lielos un prestižos projektos, un tad man rodas jautājums, bet kā pārliecināt viņus? Es varu ātri no savas puses nokomentēt. Mēs šobrīd gatavojamies ar Miķelu Fišeru izstādē šeit muzejā 28. gadā Lielajā zālē. Un es jau otrajā projektā sastrādājos ar producenti, kur nenāk oriģināli no mākslas vidas. Viņa vairāk ir strādājusi ar kino un teātru projektiem pirms tam. Un es viņai stāstīju šo Miķeļa ieceri un, protams, par viņu darbiem. Mums vajag piesaistīt lielu sponsoru. Un viņa uzdeva pavisam vienkārši jautājumu, bet kam tas ir vajadzīgs? Un viņa to nedarīja ļaunprāt, ne jau tādēļ, ka viņa nesaprastu Miķeļa mākslas vērtību, bet kā to aizvest tam sponsoram un pateikt, tieši tas mums tagad ir vajadzīgs. Viņiem ir pilnīgi cita uztveres sistēma. Un man šķiet, ka mēs, vismaz es laikam esmu dzīvojis ilgtermiņā kaut kādā tādā utopijā, ka šie lielie atbalstītāji uzņēmumi, viņi taču sapratīs, ka atbalstīt mākslas projektu, tā ir vērtība pati par sevi, bet šis laiks rāda, ka tā nav. Jā, mecenātisms un šo projektu atbalstīšana, mākslas projektu atbalstīšana, tas ir ļoti smags jautājums. Man tomēr gribētos pakavēties pie tā, ka mēs esam maz. Mēs esam ļoti maz. Mēs esam maza kā tauta, kā valsts. Un mēs no pašiem pirmsākumiem, neatkarības atjaunošanas pirmsākumiem, mēs neesam laikam spējuši uzlikt pareizos akcentus uz nepieciešamību to darīt. Ka šī atbalstīšana rada kopējo labumu visiem. Ja? Ka tas ir, kā jautāja Augusts producente, ja? Kam tas ir vajadzīgs, ko tas dod. Laikam tomēr mēs neesam pratuši līdz galam pateikt,
ko tas dod visai sabiedrībai, nevis muzejam. Un reizēm man ir tāda sajūta, ka mums ir vajadzīgs šis finansējums, lai mēs uztaisītu to, nosacīt sakot, produktu, ja, lai mēs uztaisītu šo izstādi vai klasiķim, vai šodienas māksliniekam, vai kaut kādam lielam koprojektam, starptautiskam projektam, lai uztaisītu. Un mēs taču to taisam ne jau priekš sevis. Ne jau tāpēc, ka mums galīgi nebūtu ko darīt, ja? Bet lai mēs dotu tam skatītājam. Jā, skatītāji atnāk, bet tas skatītāja loks, ko mēs redzam, kas atnāk, principā jau mēs visas kultūras institūcijas cīnamies par vienu un to pašu skatītāju. Un, diemžēl, arī tā ir problēma, ja? Un kaut kā saprast to, ka mēs strādājam un ja mēs dodam kaut ko, ka mēs to dodam paši sev un sabiedrības kopējā labuma vārdā. Man liekas, ka mūsu politiķiem, un starp citu es uzskatu, ka tur ir ļoti daudz nozīmes varētu būt politiķiem, jo politiķi ir tie, kas tomēr nosaka kaut kādas virzību un toni, ja tā var atļauties teikt. Ka mēs par maz runājam par nepieciešamību darīt sabiedrības labā kaut ko. Es vēl gribētu piebilst, ka arī vēlreiz atgriežoties pie šīs izglītības līmeņa, vai arī par to izglītot, ka tas ir svarīgi, un arī pie tradīcijas trūkuma. Mēs varam paskatīties uz Ameriku, kur ir pilnīgi cits finansēšanas kaut kāds modelis, bet arī uz Rietumu Eiropu, kur šī mecenātisma tradīcija ir iestrādāta jau ģimenēs, jau ir zināms, ka vectēvs tur ziedoja naudu kaut kādām muzejām un pirka gleznas un tur ģimenes locekļi, un tas ir kaut kā pilnīgi saprotami, tas ir prestiži un saprotami, un tā vēlme dalīties, ja tev ir daudz šie līdzekļi, tas ir kaut kas tāds, tāda norma. Bet dabiski skatoties mūsu tajā vēsturē, mums tā neatkarības vēsture ir tik nesena, tie 30 gadi. Varbūt ir cerība, kad mainoties tām paaudzēm, varbūt, kad šī tradīcija kaut kā iedzīvināsies, ka tas būs tāds lepnums ziedot un atbalstīt kultūru, mākslas procesu, bet es pilnīgi piekrītu Mārai, ka tieši no tādiem viedokļa līderiem, kas bieži vien ir politiķi, ka mēs nedzirdam šādus vēstījumus, ka drīzāk mēs dzirdam tieši pretēji par pārfinansēto kultūru, Tur jau tā lieta. Manipulēšana ar statistikas datiem, kur tieši tā kultūra tiek kaut kādā veidā vienkārši noniecināta un kaut kā degradējoši tas izklausās. Jā, jo man šķiet, ka ļoti daudz tomēr ir savu veidu viedokļu līderi, kas parādās arī dažādos ziņu kanālos un televīzijas raidījumos, kur tagad ir šīs uzplaukuši šī diskusija kultūra, tik ārkārtīgi daudz sēž un diskutē. Tad paklausieties, kas tur notiek. Praktiski ir pilnīgi, reizēm es varu traki palikt pie tā televizora ekrāna, jo ir pilnīgi neizpratne par kaut kādu, par to, kā notiek radīšanas process, par to, kā notiek arī, šī kultūras produkta satura radīšana un iemiesošanās tik tālu, lai mēs varētu nodot publikas apskatē. Man liekas, tās politiskās diskusijas apmēram tajā pašā līmenī, kur tie Facebook komentāri, tajā kategorijā. Jā, un man ļoti vienmēr ir paticis Solvits teiktais, ka patiesībā kultūra būtu katras ministrijas atbildība un viedokļu līderiem būtu pienākums tomēr popularizēt to, ka patiesībā jau kultūra ir visa sākums, jo tā ir empātija, tā ir emigrācija un reemigrācija un gal galā tā ir arī valsts drošība. Tā ir vide, kurā mēs dzīvojam. Es vienkārši, tā diskusija par to, kāpēc vispār ir vajadzīgi mākslinieki. Mēs, piemēram, zinām, ka vizuālās mākslas jomā, man liekas, mākslinieku pašu dzīves finansējuma un darbības finansēšana ir absolūti katastrofālā stāvoklī, jo nav nekāda veida, nav nekādas struktūras, kā mākslinieki varētu uzturēt, profesionālu darbību.
varbūt ar dažiem izņēmumiem, bet es domāju, ka pēc būtības mēs dzīvojam situācijā, kur institūcijām nepietiek naudas, lai, teiksim, finansētu tādā adekvātā veidā izstādes, noreducējam to vienkārši izstādi, kaut kā tie ir dažādi veidi pasākumi. Māksliniekiem nav naudas, lai finansētu savu darbību, un tas viss mums nonāk tādā, tā kā visi mākslinieki ir hobisti, ja, kuri kaut kā dzīvo, un tad vienkārši atrod veidu, kā tad uztaisīt kādu izstādi, un tas aiziet pa vertikāli, un nav arī tās kultūras, tās sponsoru un atbalstīšanu, ja, kultūras nodokļu līmenī valstī nodokļi nav strukturēti tā, lai atbalstītu kaut kādu nopietnu naudas daļas novirzīšanu kultūrā un tā tālāk. Tā kā, tas tā kopējā aina īstenībā ir, galīgi nav rožaina. Un es vienkārši domājot par šodienas sarunu, es palūdzu ChatGPT izspēlēt scenāriju par mākslas institūciju izzušanu. Un interesanti, ka ChatGPT viņš uzbūr ļoti tādu pragmatisku ainu par to, ka sasniedz apmeklētāju līmenim nokrītoties līdz kaut kādam, teiksim, tur bija runa par to, par Covidu kā precedentu, ja? Bet tur bija runa tā, ja no pirms Covid apmeklējuma institūcijām apmeklējuma līmenis nokrītās uz 40%, tas nozīmē, ka institūcijām būs grūti arī dabūt papildu finansējumu no ārpuses, jo tur visu laiku parādīsies jautājums par to leģitimitāti, tieši to jautājumu, kam tas viss vajadzīgs. Un tālāk sākas mākslas darbu, no sākuma mazāk vērtīgu mākslas darbu izpārdošana. Mums likumdošana to neatļauj. Jā, bet vienkārši tas apraksts tāds un aptuveni ap 2000, laikā no 2060 līdz 2100 gadam mēs esam pie tā, kad muzeji būtībā pastāv kā, viņi ir pārtaisīti par biroju telpām vai kaut kā tālāk, jo nav reāla, nav sabiedrībā resursa, lai to uzturētu. Es vienkārši interesi pēc izspēlēju to scenāriju. Tas ir vienkārši fantastiski, tas ir ļoti, un tas ir ļoti saprotam, tas tiešām tā būs, visticamāk arī var būt, bet es gribētu teikt, muzejiem te man tomēr ir jāpievēršas pie tā, ka muzeji, lai cik tas nebūtu dīvaini, arī mūsu sabiedrībā veidojas kā sēns pēc lietus. Ja? Tātad muzejs kā institūcija ir kaut kādā veidā pievilcīga, ja? Teiksim tā, kas uzrunā tomēr cilvēkus. Tā ir viena lieta. Tas tāds emocionāli vairāk. Otra lieta ir tā, ka muzejiem ir šī viena funkcija, ļoti būtiska, te ir šis krājums, ja? Tātad šī krājuma lieta. Ja? Ko mēs netaisīsim, kā saka, ugunskura parciņā. Ja? Tā kā tas krājums paliek, un šim krājumam tiek veltīta ļoti liela uzmanība, jo tas ir visas tautas krājums. Ja? Var šī vietā ielikšu, tāpēc, kad viens no aspektiem tam distopiskajam scenārijam ir tāds, ka palielinoties, teiksim, tam ekoloģiskās katastrofas faktoram, ja, sabiedrība sāk redzēt, ka muzeja kolekciju uzturēšana ir pa dārgu. Un tas ir tas, kur patiesībā arī, teiksim, kritika no kreisiem intelektuāļiem par to, ka muzeji ir hierarhiskas patriarchālas sistēmas, kuras principā vajag iznīcināt. Un, atsakot, tātad nākošais scenārijs ir, ka valdības zem šādu spiedienu rezultātā, tīri objektīvi no vides apstākļu, karš, ekoloģiskās krīzes un tā tālāk, un otrs puses no sabiedrības spiedienu puses, kad šitādas elitāristu lietas mums vairs nav vajadzīgas, vienkārši pakļauj tās struktūras izzūd tīri tādā veidā. Es pilnīgi piekrītu starp citam visam teiktajam, jo tās ir arī manas ik pa brīdim domas bijušas, ja, par šo te resursu iespējamību un pieejamību un tā tālāk. Ja. Bet ir viena, teiksim, viena cita lieta. Tā ir tie morālie aspekti savu veidu arī. Tas ir jautājums par to vērtībām un kas ir tai kopienai, kas ir
izveidojusi šo institūciju, kas ir tajā brīdī, protams, būtisks. Tāpēc jau arī notiek tā cīņa par to apmeklētāju, jau tāpēc arī notiek. Muzeja, mana pārliecība to man nekas nespēs izsist pamatu zem kājām, ka muzeja bija, ir un būs pavisam noteikti. Jā, protams, būs nepārtraukti, būs cīņa par pastāvēšanu un būs ļoti drastiski resursu pārdales jautājumi. Ļoti drastiski, un tas tā būs. Un vēl jau mums, pieņemsim, tādā nelielā valstī, kā mēs esam nacionālā valstī, pieņemsim, tas mākslas muzejs ir arī vajadzīgs, jo tomēr, lai cik mēs nedaudz iegādātos mākslinieku darbus, bet es skaidri varu to pateikt, ka valsts ir viens no lielākajiem pircējiem tomēr māksliniekiem. Nacionālā valstī valsts ir viens no lielākajiem pircējiem. To mēs arī nevaram atstāt pilnīgi, kā saka, tādā aizmirstībā. Man droši vien būs pēdējais jautājums, jo mums jābeidz, bet mēs sākām ar Covid. Bet, kā zināms, Covid jau bija tikai starta šāviens, un Covid beidzās patiesībā 22. gada februārī. Un man ir jautājums, kāda ir mākslas institūcijas loma un kā ģeopolitiskā situācija ir ietekmējusi mākslas institūciju darbību? Tad varbūt es tomēr pēdējo savu sakāmo. Šobrīd, kāpēc es arī uzsvēru to, ka pavisam noteikti vēl nākotnē noteikti mainīsies arī gan muzeja vieta, loma un tā tālāk. Paturpinot vēl iepriekš teikto, es uzskatu, ka praktiski tas, kas notiek šobrīd pasaulē muzeju vidē, ka, teiksim, nenormāli dārga ir eksponātu pārvietošana. Tas ir tiešām neracionāli un viss. Un es pat gribētu teikt, ka praktiski man šķiet, ka tas, ar ko nodarbojas lielie, ļoti prestīžie pasaules muzeji, ir savu veidu rekets vai vispār, es nedomāju, ka tā ir pārāk profesionāla darbība. Ja? Tā ir vienkārši situācijas izmantošana, un man tas nešķiet pareizi. Bet tas ir viens, bet šī ģeopolitiskā situācija liek pievērsties citam jautājumam šīs muzeja kā institūcijas dzīvē. Tātad tas tie ir drošības jautājumi, kam tiek pievērsta milzīga šobrīd uzmanība arī no mūsu atbildīgajām institūcijām. Tie ir visi saglabāšanas jautājumi. Saglabāšanas. Un kas šobrīd sabiedrībā, teiksim, kad mēdī mūs intervē, kāds ir galvenais jautājums, ir tas, kur jūs vedīsiet un kur jūs glabāsiet. Ja? Tas ir viens šis jautājums. Trauksme, ar ko Augusta sāka arī savu šo dalību sarunā, trauksme ir milzīga. Un tā situācija, kāda šobrīd ir ļoti, ļoti neviennozīmīga. Ļoti. Es atkal gribētu vērst uzmanību, kā šīs vadošās ideoloģijas, kas patreiz veidojās šī saspīlētā ģeopolitiskās krīzes iespējā, kā tas ietekmē kaut kādu muzeju darbību, institūciju darbību. Piemēram, patreiz pilnīgi no aprits ir izslēgti gan Krievu, gan Baltkrievu, gan Izraēlas mākslinieki. Un es domāju, ka tur ir daudz labu mākslinieku, kuri vienkārši ir situācijas ķilnieki. Un tāpat mainoties situācijai, daudzu valstu mākslinieki vienkārši vairs nevar pilnvērtīgi vispār piedalīties kaut kādā mākslas procesā. No otras puses, mēs redzam, cik tomēr mākslas institūcijām var būt spēcīgas balsis šajā kontekstā. Piemēram, tas pats, kad medicīnas muzejs ir izlicis šo Putina skeleta galvu. Es domāju, tas bija ārkārtīgi spēcīgs žests, un joprojām tas atbalsojās caur pilsētas viesiem un arī iedzīvotājiem, ka tā ir mūsu pozīcija. Un, man liekas, viena no tādām spilgtākajām atbildēm, no tādām sabiedrības atbildēm Krievijai, kā mēs skatāmies uz šo Krievijas pilna mēroga invāziju Ukrainā. Bet kā es redzu to institūciju nākotni, man liekas, ka tas, ko Māra saka, ka
patreiz tā situācija ir, ka mēs sēžam uz tādiem koferiem un gaidām, kas notiks. Bet, kad mākslas institūcijām ir jākļūst par šiem mobilajām vienībām, šiem hameleoniem, kas spēj kaut kādu, hameleons nav īstais vārds, tas nav tā kā pakļaušanās situācijai, bet kad tev ir jāspēj ātri reaģēt par šīm ātrās reaģēšanas vienībām, kas, piemēram, tādā mākslas centram ir viegli izdarāma lieta, bet, piemēram, muzejam tas ar muzeja darbības inerci, visu birokrātiju, visiem noteikumiem ir diezgan grūti, tā kaut kā mainīt trajektoriju kādā īsā laikā. Bet, spēja ātri reaģēt un saprast, kā reaģēt gan tādā kaut kādā ideiskā virzienā, gan tieši tādā, fiziskā, telpiskā kaut kādā aspektā. Tā ātrā reaģēšanas vienība, man liekas, tā ir nākotnes mākslas institūciju tāda svarīga īpašība. Es gribu piebilst, ka potenciālās krīzes situācijā Rīgas Lemtīgās mākslas telpa tagad ir izveidota par vienu no lielākajām bumbu patvērtuvēm Rīgā. Tā kā es aicinu jūs apmeklēt izstādes arī krīzes variantus. Tur ir droši. Uz māksliniekiem tieši. Varbūt māksliniekiem un mākslas institūciju pārstāvjiem būs īpašā caurlaide, es ceru. Man grūti, protams, komentēt, tā kā es nepārstāvu tiešā veidā, neesmu nekad strādājusi tāda mēroga apjoma institūcijā. Un vairāk tas, par ko es domāju, ir šī reakcija. Un reakcijā arī, ko Solvits minēja, kas, piemēram, ir medicīnas muzejā, šis Kriša Salmaņa veidotais plakāts. Un jautājums par to, vai šī reakcija tiešām simbolizē mūsu visu nostāju. Un mēs ļoti daudz runājam par to, ka vajag šo te nostāju kaut kā diezgan stingri noteikt. Un tajā pat laikā, protams, ir kaut kādas situācijas, kur mēs pielāgojamies apstākļiem. Man šķiet, ka ļoti būtiski ir saprast to, ka nedrīkst pielāgoties apstākļiem. Un tā trauksmes sajūta tiešām ir patiesa. Par to vajag nopietni domāt un runāt, nevis manipulēt vai kaut kādā veidā tā sapņot vai kaut kādā ziņā romantizēt šo tēmu. Un man šķiet, ka mēs tagad sēžam arī šeit diskusijas ietveros patiesībā ļoti labi izvēlētā vietā, jo arī no muzeja, no institūcijas, jebkuras tā reakcija var būt arī izstāde. Man šķiet, ka šī izstāde mūra nojaukšana, te Helēnas darbs arī lieliski ilustrē to situāciju. Tā var būt tāda ātrā reakcija uz to. Tā kā, jā. Katrā gadījumā mēs visi šeit klātesošie, mēs esam visā tajā procesā iekšā. Un ātrā, es nezinu, man liekas, ka mēs kā muzejs šobrīd visu laiku dzīvojam kaut kādā ātrās reaģēšanas situācijā, jo tā trauksme ir tā, kas ir neiedomājami pātrinājusi vispār jebkuru darbību un arī reaģēšanu, bet ir viena lieta, kas nebija mūsu šīs sarunas tēma, bet ko es tomēr gribu nosaukt, tā ir tā sauktā birokrātija. Un man šķiet, ka ja mēs runājam par birokrātijas mazināšanu, tad es tomēr atļaušos pateikt, ka mēs visu laiku jūtam, ka šī birokrātija kā tāds nepārējams un nesadrupināms mūris mūs sāk aptvert arvien vairāk. Un, es runāju par valsts institūciju, ja. Un lūk, tur es redzu, starp citu, arī neizmērojamus draudus pilnīgi, ja, tālākai brīvai radošai rīcībai. Un lūk, tā ir lieta, kas man arī ļoti uztrauc paralēli, protams, visiem šiem ģeopolitiskajiem notikumiem. Jā, bet mēs tiešām, es tomēr ceru, ka mūsu sabiedrība, vajadzētu kļūt nedaudz gudrākai un intelektuāli varbūt arī spēcīgākai un lai veidotos šī sapratne par to,
ka kultūra un vizuālā māksla, kā šīs kultūras sastāvdaļa, tomēr ir ļoti, ļoti būtiska lieta gan mūsu tautai, mūsu valstī, bet katram cilvēkam individuāli pašam. Labi, paldies jums visiem par šo sarunu. Es piekrītu Mārai, ka birokrātija var nožņaukt mākslas institūciju, un mēs tiešām sēžam zīmīgā vietā izstādē Mūru nojaukšana Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Paldies!